Latvijas basketbola līgas 3. divīzijas turnīrā emocionālu maču savā laukumā aizvadīja Sporta klubs Rūjiena, kas saspringtā spēles galotnē zaudēja Cārnikavas komandai. Spēli pārliecinoši iesāka rūjienieši. Vairāki ātrie pretuzbrukumi un precīza darbība laukumā liedza viesiem praktiski jebkādas cerības uz punktu gūšanu un ļāva pirmajā ceturtdaļā izvirzīties pat 10 punktu vadībā. Otrās ceturtdaļas sākumā rūjienieši vēl palielināja pārsvaru, taču punkti vairs tik viegli nenāca, un Cārnikavas komanda spēja rezultāta starpību samazināt. Tomēr puslaika signālam skanot rezultāts mājiniekiem labvēlīgāks – 34-27. Spēles otro pusi Sporta klubs Rūjiena iesāka ar vairākiem precīziem metieniem, kas ļāva izvirzīties 14 punktu vadībā. Tomēr trešās ceturtdaļas vidū notikumi laukumā mainījās par labu viesiem. Vairāki neprecīzi metieni un kļūdas rūjieniešu izpildījumā deva iespēju Cārnikavas komandai aktivizēties un pēdējo ceturtdaļu iesākt jau atpaliekot vairs tikai par 3 punktiem. Pēdējā ceturtdaļa kutināja nervus abām komandām un visiem skatītājiem. To labāk iesāka viesi, spējot izvirzīties 4 punktu vadībā. Tomēr tas nebija uz ilgu laiku un iniciatīva atkal bija rūjieniešu rokās. Vairāki precīzi uzbrukumi ļāva atspēlēties un iegūt 5 punktu pārsvaru. Īsi pirms spēles beigām viesi samazināja punktu starpību līdz -2, un kad likās, ka knapi izcīnīta, tomēr uzvara jau ir rokās, 3 sekundes pirms mača beigām Edgars Vecums realizēja 3 punktu metienu, kas dāvāja Cārnikavai uzvaru. Gala rezultāts 67-66. Rezultatīvākie spēlētāji rūjieniešu rindās bija Artūrs Vītols ar 14, kā arī Mārcis Brīnums un Jānis Karselis ar 11 gūtajiem punktiem. Jāpiebilst gan, ka neskatoties uz zaudējumu, pēdējos 2 mačos Sporta klubs Rūjiena sev jau ir nodrošinājis vietu play-offos. Nākamā spēle 19. martā izbraukumā pret Saulkrastu sporta centru. Arturs Gruzdiņš, Rūjienas televīzija.